Turkish Airlines un Stambulas lidosta, un te būs daži noderīgi triki, knifi, ko vajadzētu zināt. Tā kā lidoju uz Losandželosu caur Stambulas lidostu ar Turkish Airlines, tad viņi piedāvā naktsmītnes atpakaļceļām vai turpceļām. Te gan jāņem vērā, ka naktsmītnes viņi piedāvā tikai vienā virzienā lidojot, vai nu atpakaļceļā, vai nu turpceļā. Tātad 72 stundas pirms lidojuma tev vajag ieiet Turkish Airlines mājaslapā, sameklēt sadaļu Stop Over un no turienes izvēlēties viesnīcu. Visas viesnīcas ir 4 zvaigznes ar iekļautām brokastīm. Viesnīcas samērā labas, es izvēlējos viesnīcu pilsētas centrā, tā kā varējām apskatīt arī pilsētas centru pie viena. Tā kā te tālāk skaties manu video par viesnīcu. Te ir pati viesnīca, kā redzi, viss ir kārtīgi. Ir 2-guļamā gulta, televizors, tā ir 4 zvaigžņu viesnīca pilsētas centrā, no kuras var viegli aiziet uz Zilo mošeju un Sofijas katedrāli. Un te arī vannas istaba ar super labu dušu. Baiga labā bija. Vēl viena noderīga lieta, ko iespējams daudzi nezin, bet tev ir Stambulas lidostā pārsēšanās 5 stundas, tad tev pienākas ēšanas vouchers. Tas nozīmē, ka tev jāaiziet uz Turkish Airlines CarePointu un tur jāizņem ēšanas vouchers. Ēšanas vouchers nav uz noteiktu naudas summu, dod tev sarakstu, kuros ēšanas punktos tu vari iet un izmantot savu voucheru. Jāsaka gan, ka tie ir fast food, ejot uz ēšanas vietu, tu parādi savu ēšanas voucheru un tu dabū dienas piedāvājumu. Tā kā es izvēlējos picas un te neliels ieskats. Picas bija izvēlēt 3 pica veidi.